Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Оплата после заправки. Так, no sākuma uzpildāsim tad dīzelīts 47 rubļi pildam. Jā. Tātad te var 100, 100, 2, 5 un dīzelīte. Mums interesē dīzelītes. Pildam. 47, 76, kaut kādi 68, man liekas, eiro centi pa litru sanāk. Pilna bāku. Un iespējams brauksim atpakaļ caur Poliju, te jau redzēs, kā tur sanāks. Tā, 1800 rubļi šobrīd, 39 litri. Nu neko sev, neko. Nu, bija īstenībā vērts Kaļiņingradā uzpildīties, jo iepriekš citur Sovietskā tur tie benzīna tanki bija bēdīgi. Šeit nu zolīdi kā pie cilvēkiem. Nekusties. Tā, Edgar. Vaļam. Šeit kungs makšķerē. Šobrīd atrodamies Kaļiņingradas krastmalā. Šeit ir paraugu demonstrējums, kā pareizi bildi vajadzētu fotografēt. Šeit ir piemineklis jūrniekiem un arī uz šī piemiņas sienas jauniete sēž un atpūšās. Nē, tīri forši. Tur tālumā var redzēt siena nokrāsota atbilstoši pasaules čempionāta tematikai. Nē, šeit zolīti. Šeit jau ir tīri zolīts. Viss. Bruģis gandrīz nekur nav saplaisājis. Salīdzinoši labā kvalitātē. Vienīgai šeit varēja būt puķītes, bet te nekā nav. Vai arī tā arī nav domāts, bet kāpēc te tāds bez puķiem, bez nekā, un kāpēc mums te ēnā īsti nav saprotams. Zemūdeni forši, jā. Šīs gan ir forši. Ekscelence, ja? Все стример на самом деле. Мы сами Латвии. Tātad šeit tirgo ekscelenci. Nekāda vaina, forši. Eksports iet. Viss tā teikt notiek. Tā ir tūru grupa. Šī jau ir īstā, laikam, turisma vieta Kaļiņingradā. Te jau nekas cits. Te var iegādāties dzintara trelle. Bet es katrā ziņā gribu palielīties ar saviem jaunajiem testiem. Labas cenas Krievijā. Es domāju, ka būs uzspīvātas cenas. Pievienojamies grupai. Mēģināsim pavizināties. Tie ir ūdens tramvaji vai kā viņus sauc, vai vienkārši laivas? Kristīna, tie ir ūdens tramvaji vai laivas? Ok. Jā, lai foršāk izklausītos. Дело в том, что наши и вид природы дальше объекты.
Pamazām braucam. Kuģītis maksāja 500 rubļus, kas ir aptuveni 6 eiro. Tā, pamazām vizināmies, cerams, ka kuģītis uzņems diezgan lielu ātrumu un būs viss labi. Bet, interesanta pilsēta. Königsberga. Sākumā visa pilsēta tika kārtīgi nobombardēta. Pēc 46. gada te jau bija kardinālas izmaiņas. Diezgan daudz te ir makšķinieku. Tas ar pīpju zobos tikai ir vien rullē. И вот странный равнец с часами, как Наталья Соборов, и из его пунктуальности есть. И он, собственно, проходит кант, тут точно 6 утра, и минуты позже. И только однажды кант опоздал. И это была его собственная свадьба. Невесту не простил его такое. И не представили видение, и не вышел его замуж. И так кант прожил жизнь и остался холостяком. И уже так дали мост юбилейный. Он был открыт к 2000 году, к юбилею города Königsberga. Šitie kungi gan bliež laivas klāt un aiziet. Также передали маньяк, а у полоне борется застройка в стиле фактор коричневого цвета. А раньше это выделялся 80 лет. Много было создано в Германии, из Волга, Шпац. Был обычный паровоз, который грузы из Южной Америки. А во время формирования оттуда могла привозить тысячи беженцев из Восточной Европы. И даже практически в Германии были оно было первым. Запоры моста перед городом спустили, потому что отсюда космонавт Вильмота. Раз, отчай, без постой. Я вот на своя сам. Сплошь году. Стал через сейчас любой цвет и вот болезнь звонит. Šeit ir, kur ogļu termināls. Jā, ogļu šeit netrūkst. Также снова нас были заинтересованы торговой с ней и позволил купцам из России здесь построить собственные корабли сначала. А также дома своей плана проходит мимо старинных опор, остов под названием Лавочки. Это был самый старый, первый из Nu ko jau, tūlīt laikam jau piestāsim. А также увидим печатки. Tīri tā neko ekskursija, tīri interesanti bija paklausīties par šo pilsētu, kā viņa mainījusies laikos. Tā, šeit ir tāda šampiņonu krēmzupa, diemžēl nav man līdzi termometrs lāzera, tad es varētu noteikt, kāda ir temperatūra, diemžēl. Palika Latvijā, ko darīt, bet izskatās jau tīri zolīdi. Šis nav, šampiņonu nav vās. Nē, garšīga kremza. Dodu 2,8 no 3 ballēm. Kartupelīši, jā, tā, te paņemsim kartupelīšus, nogaršosim kādī. Bišķiņus pannas cepti kartupelīši. Nē, forši, nekāda vaina. 2,8 balles. Salātiņam kaut kāda mērcība, laikam, ir. Vai viņš ir? Nu, varētu būt. Ir ok. Salātiņa 2,7 balles un te, laikam, ir ziltiņa. Foreli, laikam, iespējams. Un pagaršosim. Zivtiņa ļoti garšīga, 3 balles. Cik tu dod savai zivtiņai balles? Savai zivtiņai arī dod 3 balles. Tagad tu ar dakšiņu ej pie cheesecake.
Fui, nē, character. Un tad, jā. Кто-то такой, опа. Nē, un tad caur vienkārši roku tev sita no nākšana. Šis apēdīšu pusīt paliek tev. Okay. Мне нравится, что там все круглосуточно. Diezgan labi jūt ingveru, kaut ko tādu, kas ir no tām oranžajām kurkums, ingveru un burkums. Kūka? Visu kanēlis. Cik balvas dot šim saldējumam? 3 no 3. Nu ko, notestēsim burkānu kūku. Kāda viņa ir? Burkāns labs, saldējums labs. 2,8 balvas. Nu ko, pavakariņojuši esam šeit. Ir ok. Gaidam tagad taksi. Interesantākais, tātad 100 rubļi, €30, redzēs kā būs. А там уже, мне кажется, стоит, не? Да, наверное, да. Так, на 5 точно. Добрый день. Запиши, что ли? Jā. Не все. Кроме меня. А ты кто? А я русский. А почему не немец? А должен быть немцем? Нет, большинство немцев. Кому не сказать, нет, я русский. Нет, говорю, что? Не русский, я местный. Как это местный? Отец откуда? Тоже местный. А дед, да я местный. Значит, вы немцы будете? Нет, мы русские.